Autoziņās esam vairāk kārtīgi un atkārtot uzsvēruši, ka tad, kad pavasarī pienāk riepu maiņu sezonu, tad riepas tik tiešām vajag mainīt no ziemas uz vasaras. Nevis braukt visu gadu ar ziemenēm, kaut vai tāpēc vien, ka, piemēram, būtu žēl šādu smuku, mīkstu ziemas riepu plēst pa asfaltu, un pats galvenais, ka varbūt vasarā tā arī nebūs tik stabila, un bremzēšanas ceļš pilnīgi noteikti būs garāks nekā arī īstu vasaras riepa. Un te nu cilvēki, kuru ikdiena paiet uz grānas ceļiem vai uz tādu asfaltu, kādu parasti rāda raidījumā Degpunkts, iebildīs, ka šāda riepa viņiem visticamāk nedara. Un šodien kopā ar IC24 noskaidrosim, kādas tad ir alternatīvas. Alternatīva numur 1 – turpināt braukt ar ziemas riepām. Mūsu likumdošana to neaizliedz, bet ir viens apstākļus. Ziemas riepas gumija ir būtiski mīkstāka. Tas nozīmē to, ka pat paaugstinoties gaisa temperatūrai pie plus 20, plus 25 grādiem, šī riepa paliks ļoti nestabila. Bet es taču grasos braukt tikai pa grānas ceļu. Ja mēs pastamies ziemas riepas, tad ļoti daudz ziemas riepas ir ar izteiktu protektoru, bet šī centra daļa kā reiz ir atstāta brīva arī. Kāpēc? Maksimālai saķerēju uz ledus. Vasaras apstākļos un slikta ceļa apstākļos, grānas ceļa apstākļos, kā reiz tas ir viss tas, uz ko rodās vislielākā pretestība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās vietas viss pastiprināti dilst. Alternatīva numur 2 – pameklēt raupjākas vasaras riepas. Te ir rupja, vasaras riepa, izteikti šoseis riepa, bet rupja ar atvērtām malām, ar visu, kur attiecīgi arī ūdens, dubļu un visi aiziet ātrāk prom, protektors attīrās. Un to mēs arī redzam pēc šiem te burtiņiem, ka rītas pretestība ir lielāka un tā tālāk. Rupjas rievas, ūdens novadīšana, asfalts. Tas mums īsti nedara. Tātad paliek trešais variants – vissezonas riepas. Kā mēs redzam, gan traktoru riepai ir izteikts virziena protektors, gan arī šīm vissezonas riepām ir izteikts virziena protektors. Kam tas ir domāts? Tas ir domāts tam, lai riepa maksimāli ātri attīrītos un būtu maksimāli laba saķere uz slikta ceļa segumu. Tātad viss ūdens, dubļi, viss, kas tiek šeit virsū uz protektoru, caur šīm lielajām starpām, viss viņš izvadās ārā un iziet no šī protektora projām. Braucot pa asfaltu būs speļķa vai kas, tad arī samazinās šis akvaplanēšanas risks. Pēdējais ir svarīgi spēcīgu lietusgāžu laikā vasarā. Tieši tāpēc vasaras riepām ar augstiem pieļaujama ātruma indeksiem reti ir virzienveida protektors, kāds mums nepieciešams uz grānas. Vasaras riepai ir būtiski, lai būtu šie taisnvirziena kanāli, kur novadīties ūdenī. Vasaras riepai nav nepieciešams izteikts V-veida protektors. Šī viengabalainā pilnā centra daļa taisnvirziena kustībā rada mazāku rites pretestību. Tātad viņa ripo gludāk, viņa ripo līdzenāk, ir komforts lielāks. Kā arī lielākos ātrumos ir labāka vadāmība uz asfalta. Ja mēs ejam līkumā, tad rodās pretestība, un mēs pieslēdzam riepas vairāk šīs sānu daļas. Tā kā gan atļautais, gan faktiskais ātrums uz zemes ceļiem ir zemāks, šāda riepa konstrukcija nav optimāla. Turpretīm vissezonas riepas ir pilnībā piemērotas akmeņiem un smiltīm. Šīs vissezonas riepas ir optimāls variants tiem cilvēkiem, kuriem tiešām šis grāns ceļš ir ikdiena. Vasaras riepai šis saķeres moments uz šī sliktā seguma būs būtiski sliktāks nekā šai vissezonas riepai. Savukārt, ja mēs salīdzinām vissezonas riepu ar ziemas riepu, tad uzbraucot uz asfalta, komforta līmenis ar šo vissezonas riepu būs būtiski augstāks nekā braucot ar ziemas riepu.